Sveiki, šeit BDLV reportieris Gunča 550 un Aldis filmē dotajā brīdī. Nu, redziet, šeit ir Samsung Smart TV un iedotajā brīdī mūsējais lipiņš. Nu, mēs gribam pateikties Samsungam, kvalitāte ļoti ir kolosāla, fascinējoša, man patīk. Ideāli vienkārši. Teodors patīk un ko lai vēl pasaka? Man vārdi trūkst. Kā jau redzat, ir Smart TV, Smart Hulps. Kā jau daudzi Smart TV prezentācijā to redzēju. Šeit ir visas standarta aplikācijas. Skype, Facebook, YouTube, Dinamo Rīga. Protams, arī ir. Nu, pirmais, ar ko mēs sāksim, web browsers. Mēs viņu palaižam. Protams, uz šitā televizoru viņš ilgāk ielādēs, tādēļ, ka šitā ir tomēr pirmā ģenerācija. Neko to nevar padarīt. Tā tad Samsung Smart TV. Tāds viņš izskatās, palaid mūsu mājaslapu un par viņu iepazīstinās Gunča 550. Nu tā, televizors kā televizors, vislabākais no visiem ir. Bildes kvalitāte ir ļoti ideāla, pults, nu, nav pārāk diža, ko gribējām, bet ir apmierinoši ar backlightu, ļoti forši naktī skatīties ir visi. Nu, redz, kur, redziet, ir Skype, redz, kur ir visi kontakti, nu, redz, kur viens mans labākais draugs kontaktos, kurš man ir, nu, ar nosaukumu ļoti interesants, zilais ezis ar vienu kāju, viņam tā patīk. Ar ko Vladimirs no Igaunijas, es varētu viņam uzvanīt, bet es nevaru uzvanīt tādēļ, ka man nav kameras ar visu mikrofonu, es varētu viņam uzrakstīt tikai, bet tas aizņems laiku baigo. Un redz, kur ir Aldis, tikai redz, kāpēc viņš nav online. Labs jautājums paceļās. Filmēju. Tagad nākamā aplikācija, saucās Google Maps. Man viņš patīk tādēļ, ka te var ļoti ātri atrast, ko tu vēlies atrast. Tagad šobrīd te ir solis, ko es meklēju, manējā skūpa bijušā. Es, kur ir manas bijušās skolas kopnītes. Tik nezinu, vai viņas vēl ir.